par Brauna kundzi tu tiešām nekā neesi dzirdējis. Kas tā pa Brauna kundzi, kas tev apsēdusi? Es saprotu, ka neviens nav nekā par viņu dzirdējis. Man nav gluži skaidrs, uz kuru pusi tu velc. Es nenāk nekur, kundze. Es vienkārši varbūt sekoju savai sirdī. Aha! Uz kādām smalkākām jūtām? Tu domā mīlestību? Sauc to par mīlestību. Bet es domāju, ka tas ir vēl kas vairāk. Tas ir varens spēks, kas tevi trāpa pēkšņi, kā zibots. Tu stāvi kā apstulbots un piepieši svētās šausmās atskārsti. Tu vairs neesi tu, bet gluži cits, nepazīstams cilvēks. Kur ir Jānis? Jānis? Tavs vīrs Jānis? Kurš tad cits? Jānis tās redzējis 16 gadus, kopš toreiz Liepājā. Ja uzliek Jānim roku uz pleca, Jānis izstiepjās pretī kā stīga. Tu tas neesi, kas tu esi. Viņa teica tādā izdzertā balsī, tā kā piedziedādā, un urdzamās Jānī savām piparu acīm. Viņa pacēla roku, noglaust matus ar tādu īpatu jauku kustību. Un man iezvēla kā ar āmuru papieru. Viņa bija mans iemiesojies sapnis. Jānis Grava. Tā kā pazīstams vārds. Tu nu mani mācīsi, kā apieties ar cilvēkiem. To nu par mācīšanu, sen jau par vēlu. Tu neklausot sievai. Viņā pusē jūrai sievas klausa vīriem. Tagad tu esi šī pusē. Bet stāvi klusi un dari, ko tev liek.